komplektācija. Un, piemēram, kā šis brūnais, ja, nu, viņš ir te jau pats maksimālākā komplektācija. Viņam tur arī visi ten ir nu, šitie asistenti. Krāsa, man liekas, runā pat pa sevi. Jā, tā ir Volvo, teiksim, vispopulārākā, visvieglāk pārdomā krāsa. Un tāpat tās opcijas, un gads viņam ir 14. Labi, gads varbūt nav tas pats labākais, bet un tad liekam pretī šito, un šito, teiksim, viņš arī lētāks par tik, cik melni ir visur pieejami, brūni nav pieejami. Bez komplektācijām ir daudz mašīnas, ar komplektāciju nav tik daudz mašīnas. Un tāpēc, ja budžets atļauj, viennozīmīgi jāņem tās ir. Bet, ja, budžets jau nav baigi lielais, tāpēc 1100. Teiksim, bet tāpat tās citiem tas ir svarīgi. Nu, jā. Ir jau arī, kam ir tāds uzskats, ja ir vairāk ekstras, ja ir vairāk problēmas. Nu tas arī skaidrs, jā. Jā, tad viņš atkal izvēlās lētāk, mazāk problēmu. Krāsa, kas, teiksim, visos laikos ir populāra bijusi, šitā, teiksim, ne visiem patīk, bet, teiksim, nu jā, manā skatījumā viņa ir krūtāk. Tas ir, piemēram, 12. gada. Te ir tas, ka te atkal ir krāsa, te ir tāpat viņš ir facelifts, bet te ir baigais pluss, kas ir tas, ka viņš ir 12. gada, 12. mēnesis, tu esi ieguvis pašu maksimālo mašīnas gadu, bet tu netiec uz šo ten, kas tagad mums visiem aktuāla problēma, cietās daļiņas. 13. cietās daļiņas, jā. Un tā kā tev principā ir maksimālais gads, maksimālais viss, un tu no tā izprot. Kaut gan Volviķiem nav baigā problēma tām cietajām daļiņām. Es regulāri eju, man īstenībā pa visu laiku tikai dažām mašīnām neizgāja cauri. Un tad nav tik traki, bet agri vēl tāpatās tas kvēp filtrs padosies, un šeit neko izgriez ārā, pāršuji brauc tālāk. Jaunākiem pēc maini. Un kaut kādiem... Nu, un šeit ir, teiksim, gaišais salons, un tā ir atkal galvenais lieta. Nu, kam ir baltā āda, atkal ir kā galvenā prasība. Jā, ir, kuriem ļoti patīk, un te ir tā foršā kombinācija, kad viss ir melns, un balts ir tikai beņķi. Viss pārējais grīda, viss paneļi, viss ir melns. Viņš arī tad smuki izceļ.